no tā saucamajām geolokācijas programmām ir Foursquare. Ko ar šīs programmas palīdzību jūs varat izdarīt? Ar šīs programmas palīdzību jūs varat atrast viens otru kādā zināmā vai nezināmā vietā. Aplikācija Foursquare. Ar šīs aplikācijas palīdzību mēs varam norādīt savu atrašanās vietu. Tātad, kādā veidā tas notiek, mēs aktivizējam savu atrašanās vietu, parādās karte, mēs redzam, kur esam mēs redzam tuvākos objektus, tuvākais objekts, Rerih grāmatnīca. Un mēs ieklikšķinām, mēs varam atzīmēt un norādīt šo savu atrašanās vietu Facebookā, ja esam savienojuši kontus, Twitterā, vai varam padarīt šo ziņu privātu vai publiski pieejamu. Un mēs iečakojamies, un šajā gadījumā mēs, ko saņemam, mēs nopelnam 1 punktu. Tātad vienlaicīgi šeit Foursquare ir arī sava veida sociāla spēle. Kādā vietā mēs atrodamies savā sociālajā spēlē, ir sadaļa statistika, un šeit mēs redzam arī savu vietu un tuvākos draugus, kas jau, kā saka, mums minus papēžiem. Vēl interesanta lieta, protams, ir, cik daudz mums ir draugi, un šeit mēs varam apskatīties viņu sarakstu, kas šobrīd kraujās ļoti lēni, jo man ir 672 draugi, ir diezgan grūti sekot tik lielam draugu daudzumam. Vēl ir ļoti interesanta lieta fotogrāfijas. Tajās vietās, kurās jūs darat šo savu atzīmi, protams, jūs varat atstāt arī fotogrāfijas. Šajā gadījumā šīs ir Instagrams fotogrāfijas, kuras aktivizējot, mēs uzreiz varam redzēt, kad šī fotogrāfija ir izveidota un kurā vietā. Taiskaitā, protams, arī badži vai nozīmītas, kuras mēs varam pelnīt un tādā veidā arī sacensties ar saviem draugiem. Un tā, es uzaicinu jūs piedalīties Foursquare socialistiskajā sacensībā, kurš iegūs vairāk punktus. Sacenšamies!